Tagad es jums parādīšu vēl vienu granulu degļa pievienošanu malkas katlam, kas 10 reizes atvieglos jūsu dzīvi ar šo ferroli degli, kuru mēs 4 stundu laikā uzstādām jebkurā malkas katlā, neobligāti Viadrus U22, lai gan tas ir populārākais Latvijā. Tātad šeit ir 100 kvadrātmetru liela māja, 6 sekciju katls, kurā esam uzstādījuši 5 plauktus granulu taupīšanai. Tagad es jums tos parādīšu. Vienu mirklīti. Šeit tie izskatās šādi. Tātad, ja jums ir 6 sekciju katls, jums ir nepieciešami 5 plaukti. Pirmais no tiem ir izliekts šādi, bet pārējie 4 ir taisni. Tas nozīmē, ka, ja jums ir nepieciešams kurināt ar malku, jūs tos izņemat un ievietojat arī tos. Tas nozīmē, ka nav nepieciešami nekādi papildu instrumenti vai kas cits, tos atsevišķi vienkārši uzliek uz šādām ribām kreisajā un labajā pusē. Katlam ir viss, to nodrošina ražotājs. Tās ir vajadzīgas tieši tam, lai skurstenis būtu vēsāks, lai mājā paliktu vairāk siltuma, lai vairāk karstā ūdens nonāktu radiatoros, lai jūs nesildītu ielu. Tagad par uzstādīšanas iemeslu. Pirmkārt, tas ir ļoti ātri. Šīs mājas īpašnieks pie tās nonāca tikai 3 nedēļu laikā. Mums tas ir gandrīz rekords, jo parasti cilvēki domā par 3 gadiem, un uzstādīšanas iemesls ir grūti sagādāt malku, jo tas jau ir vecums un 2:00 no rīta celties, lai iestādītu. Miegs jau ir it kā traucēts, tāpēc tas ir ļoti grūti, un tā kā viņš ir arī makšķernieks amatieris. Ja aizbrauc kaut kur no mājām un tur nav elektrības, tad, protams, šī sistēma uzvārīsies, ja kurtuvē iemetīsiet pilnu tāmi malkas. Kāpēc? Tāpēc, ka cirkulācijas sūknis pārstāj darboties, katla jauda ir ļoti liela, un šajā gadījumā jums ir jābūt mājās, lai sistēma neuzvārītos, lai izvilktu malku, lai viss tiktu saglabāts un nebūtu šeit, rupji sakot, 140+ grādi. Šajā gadījumā ar degli tas nav iespējams, jo deglim nav siltuma rezerves. Jo tur deg tikai nedaudz granulu. Šajā režģī šeit. Tagad mēs jau esam ļoti daudz kurinājuši šo māju, bet es jums parādīšu šeit uz režģa, kur ir melna josla. Tur notiek visa degšana, iekšā nav nekādas degšanas. Viss deg šajā caurulē uz šī režģa. Tātad sanāk, ka elektrības padeves pārtraukuma gadījumā, kad deglis darbojas, šneks nepiegādā granulas un ventilators, kas ir uzstādīts šī degļa iekšpusē, nepiegādā skābekli un degšana, kas bija uz režģa bez skābekļa trūkuma, pārvēršas par dūmiem, un šie dūmi paši dzēš šo liesmu, un sanāk, ka šeit, ja teiksim, 60 grādu sistēma un tagad tā darbotos un pazustu elektrība, tad šajā brīdī mums būtu maksimālais temperatūras kāpums līdz 70 grādiem un tālāk gāja uz leju. Tāpēc tas ir ļoti droši. Nu, kā teica īpašnieks, pirmkārt, tā ir drošība un ērtība. Mēs jau dzīvojam 21. gadsimtā, un mēs gribētu, lai mums būtu vieglāk un ērtāk. Tagad ir pavasaris, un izrādās, ka, kad mums ir saule, tad vispirms deglis pazemina temperatūru mājā, lai nebūtu +28 grādi. Ko vēl es gribēju jums pastāstīt, es jums pastāstīšu tagad. Te ir situācija, ka ir šis boileris, un izrādās, ka tam ir šis drošinātājs. Tas ir no šejienes. No šejienes pil ūdens, jo nav sanitārā muca, kas tiek sūknēts ar gaisu līdz 3,5 bāriem, kas kompensē šo spiediena temperatūras starpību. Tas ir, kad mums šeit viss darbojas un apmēram 60–70 grādi. Tad šis uz 3,5 bāru drošinātājs nostrādā. Tam nevajadzētu nostrādāt, jo jums ir vajadzīga sanitārā trauks. Tas parasti ir baltā krāsā. Tāpat kā šis sarkanais šeit, tikai tas ir balts, un tas nav paredzēts hidrofonam, tas ir paredzēts augstam ūdenim. Tāpēc paturiet to prātā. Šajā gadījumā īpašnieks rīt izsauks vietējo santehniķi Ludzā, un cerams, ka viņi ātri atrisinās šo problēmu. Un arī šeit 3-ceļu krāns bija nedaudz pagriezts šādā veidā. Tātad tas tika pagriezts tā, lai ūdens ieplūstu mazajā aplī, kad sildāt ar malku. Ar degli tas nav vajadzīgs, tāpēc, lai nodrošinātu maksimālu efektivitāti, šī caurule ir pilnībā jānoslēdz. Visam siltumam ir jāiet uz māju, nevis jāsilda pats katls. Tā iemesla dēļ, ka granulām ir 6% mitrums, bet malkai 50%, tāpēc šis katls ar granulām neizraisīs ūdens noplūdi, tādēļ šo cauruli var droši aizvērt. Tālāk šeit malkas cirkulācijas sūknis tiek vadīts ar šāda termostata palīdzību. Mēs to pieslēdzam, izmantojot kontaktdakšu ar kontaktligzdu.
Šo balto kontaktdakšu mēs savienojam ar degli, lai ko? Lai boilerī būtu pēc iespējas vairāk ūdens. Kāpēc? Tāpēc, ka deglis izslēgs sūkni, piemēram, pēc 6 minūtēm. Un šis termostats izslēgs cirkulācijas sūkni, kad atdzisīs boileri līdz 40 grādiem. Kad es ierados, bija 40 grādi. Tātad, ja apkuras sistēmā ir 60 grādi vai, teiksim, 70 grādi, mēs saglabāsim to šādā stāvoklī, jo deglis izslēdzas pēc 6 minūtēm, boilerī būs aptuveni 60–70 grādi. Un ar šo termostatu tas izslēgs cirkulācijas sūkni, kad tas atdzesēs boileru caur katlu, un katls caur skursteni atdzisīs līdz 40 grādiem. Tādējādi jums būs mazāk karstā ūdens. Lūk, es domāju, ka kaut kā esmu to izskaidrojis. Varbūt ir skaidrs, un arī mēs vienmēr piedāvājam tādu plāksni, ka, ja jūs vēlaties kurināt ar malku, jūs atskrūvējat 4 skrūves, izvelkat šo degli, izņemat to no padevas. Fāzes līdz fāzei, lai, ja mums trāpītu zibens, deglim nekas netiktu sabojāts. Šajā gadījumā dators varētu nodzēst par 186 eiro, jo, ja tas ir fāze, mums tur ir drošinātājs. Tas maksā 50 centus, nekas nenotiks, viss tiks saglabāts, un tas viss. Un, lai pārslēgtu uz malku, ir atkal mazliet jāgriež 3-ceļu vārsts. Tā kā tas bija, lai tas iet atpakaļ gaitā. Tad uzliek šo termostatu nevis uz 0, bet uz 40 grādiem. Un pievienojiet šo balto kontaktdakšu šai kontaktligzdei. Jā, šādā veidā, un iemet malku. Ziniet, labi, es kaut ko esmu novilcinājis. Arī bija tāds brīdis pirms pļaviņām man sabojājās mašīna, ģenerators, kas uzlādēja akumulātoru, sabojājās, un kamēr atbrauca otra mašīna. Kamēr pārslogota, kamēr vilcējs galu galā atbrauca 15 stundu, tagad 19, bet šķiet viss ir kārtībā. Viss šķiet ir laikā, tāpēc lūdzu, sazinieties ar mani, es būšu priecīgs jums visiem palīdzēt. Līdz nākamajiem video TikTokā vai YouTubā.